Bijām uz brīvdienu, jo līja riktīgi lietas, un mēs bijām iestrēguši tajā ielējā dienvidos. Īstenībā bija stipri netālu no tā, kur nesen tas indiešu ciems nogrūva. Un jums šitās bija uz ceļa? Un mēs tā kā braucām, protams, mēs jau tādi jautri latvieši, mums viss ir jautri, nekas nevar notikt, bet īstenībā šitāds nogrūvums bija tikko noticies. Sveiciens ātrumā ciltī LMT vietelīzijā. Šodien mums būs cilvēks, kurš nebrauc ātri, bet brauc ļoti augstu. Jāni, tu biji Himalajos virs 5000 metriem virs jūras līmeņa ar motociklu, Jā. Bet klausies, cik man ir gadījies mēģināt uzbraukt kalnā ar kaut kādu iekšzemes dzinēju divriteņu, tad viņi parasti gurst tur tam augstumā, kurā nav piemērot. Kā tie moči par tādu augstumā, kur alpīnisti vazājās, kā viņi iet uzsver? Gurst jau noteikti, jā, bet viņi jau ir modernie. Tur iešprits jau pielāgojās un var pabraukt. Protams, viņš vājāks ir. Mēs, kad sākām braukt, tad nevarēja saprast, vai viņš iet, vai viņš neiet un kā tur ir, bet, kad jau ilgāk pabrauc, tad tu saproti, kā jāslēdzās, kā jābrauc un kalnā tiek pabraukt var. Un ja visiem neiet, tad saprotu, ka tā nav motora defekts, bet ka tā visiem ir. Tā vajag, jā, tur visa satiksme ir tāda organizēta, lai varētu braukt lēnām izbaudot. Un, teiksim, ja tu brauc ceļojumā, lai kaut ko redzētu, nemaz tie lielie motori nav vajadzīgi. Tas nozīmē, tu biji Himalaju kalnu kaut kādā apvidū, kurā valstī? Himalaju kalnu taču ir vēl cik valstīs? Kurā? Indijā. Mēs sākām Indijā, jā, tas ceļojums sākās, ka mēs no Rīgas caur Stambulu uz Delī. Tas ir kaut kādas 13 stundas lidojums un vēl pusotru stundu no Delī uz ziemeļiem, uz Lehu pilsētu. Ladaha apriņķis ir un tas ir blakus īstenībā Ķīnas robežai, tuvāk Ķīnai. Paši Indijas ziemeļi tuvāk Ķīnai. Tad tur nav nekā tāda Indija, kā mēs iedomājamies, rīsi un halāti. Tur viss ir rītīgi augstumā, ja? Nē, tas viss ir augstumā. Protams, ir kaut kāds vietējais kolorīts gan ar apģērbiem, gan ar pārtiku. Un tas ir īstenībā reģions, kurā ir vairāk vegānisms piekopts un maz gaļas. Un, teiksim, ja tu kaut kur gribi gaļu, tad gaļa bija jāpasauta. Bet viņi tur kalnos, tur tā jau ir augsts. Kādas aitas neganās, nekādu šašliku tur netaisa? Ja? Ganās ir, bet pārsvarā viņi lieto viņu tā kā piens tur vai vēl kaut kādas citas lietas. Bet augu valsts, tur pat koki neaug tajā augstumā. Kas viņiem tur aug? Ko viņi ēd? Viņi ir iemanījušies iekārtot terases, apūdeņot viņus no kalnu ūdens un audzēt savus kāpos, burkānu, gurķi. Arī mūsu viesnīcā bija dārziņš saimniecei, kur viņi mums katru rītu pasniedz burkāniņu, gurķīti un augļā. Viņš ir lielāks, varbūt viņš izaug tajā retinājumā. Tur, kur mēs sākām, bija 3,700. Gravitācija nemoca to dārzeni. Jā. Tas gaiss nespiež uz viņu. Ka tie ir augstkalnu veģetārieši, kas tur dzīvo. Jā, varētu tā teikt. Nē, gaļu arī varēja dabūt, bet ar gaļu ir tā, ka īsti nemāk viņu sagatavot. Jāsaka, tur un arī tur jau ir tie apstākļi, ka ūdens vārās 70-80 grādos. Līdz ar to gaļu nedabū nemaz izvārīt. Tur kāds stārps nevar mušs. Jā, viņu vajadzētu ceptu, bet pat cik viņiem nav baigā. Viņi mums centās pelmeņus tur barot un visu kaut ko, bet, protams, karšīgi bija, bet ne visai sēnami. Ja vietējais tur to neēd, tad tev arī to tur ēst nevajag. Tad mēs gaidījām, kā tie mākoņi klīst pa tiem kalniem un mocīši nolikt mierā un jātiek ārā no ielas. Beigās pieņēmām lēmumu, ka mēs braucam ārā. Šitā sāka upes tecēt pāri pa ceļiem. Tur nav tik daudz ūdens, vienkārši tagad pāri ceļam iet. Jā. Oi. Un tad ir tas kalns, protams, viss tek lejā un jātiek pāri tādām upēm. Jāsaka, tos nogrūmus daudz nefotografējām, jo, protams, tajā brīdī, kad tu brauc pa to samirkušo ceļu un tie nogrūmi, tad tu ātrāk tieks prom. Viss telefonu vēl cēlē. Jā, vietējais Džeks brauc mums ar rolleri pa priekšu un viņš mazāk skatījās ceļu, viņš skatījās kalniem augšā, ka kaut kas nekrīt un tad mēs bijām sapratuši, ka tas skaidrs, ka tas ir ļoti, ļoti bīstam. Tajā brīdī, kad mēs braucām no tā lietas ārā, tad mēs tikām 5000 augšā un, protams, tur 20 cm sniegs. Bet veiksmīgi, ka tas ceļš ir pieblietēts un asfalts ir silts, tad asfalts nebija slidens, nesasala +2 grādi un bijām ārā. Labi, bet cilvēkam nav inžektors. Moci var pielāgot tādiem 5000 plus metriem virs jūras līmeņa, bet kā pašam plaušas to, kā tu aklimatizējies? Protams, kad ilgi gāja tas. Visu ceļojumu izjūt to augstumu, jo augstums arī mainījās. 3700 citas naktas mēs 4-300 palikām pa nakti un ir tā, ka
pat lielu piepūli vajag, lai naktī apgrieztos uz otriem sāniem, kā griezies uz otriem sāniem, tādu pamosties un elso. Bet, protams, tās pirmās 3 dienas bija ļoti grūti, pēc tam jau tu pierodi, kā funkcionēt. Var funkcionēt un tu vari darboties, bet slodzi ir ļoti grūti panest. Tā kā samazina soļu ātrumu, nežestikulē. Jā, ļoti lēnām, mierīgi, visu var izdarīt, bet kā jau tajos augstos kalnos, visa tā kultūra ir tāda lēnām, maziem solīšiem, nesteidzoties, bez agresijas, bez trakuma. Ja kalnā skriešus var augšā tikt, neskriet lejā vajag, kas tad nebūtu prātīgi. Visa tā kultūra ir veidota mierīgi, lēnām, saskaņā ar dabu un ar savu sirdi. Nav brīnums, ka tur kaut kāds budisms ir. Tur vajag tā mierīgi noteikti. Jā. Tajā brīdī, kad mēs braucām no tā lietas ārā, tad mēs tikām 5000 augšā un, protams, tur 20 cm sniegs. Bet veiksmīgi, ka tas ceļš ir pieblietēts un asfalts ir silts, tad asfalts nebija slidens, nesasala +2 grādi un bijām ārā. Ik pa brītiņam ir policijas posteņi, obligāti jāapstājās, jāparāda pases, jāparāda, kur tu brauc. Reģions pat cik ir militarizēts un visu laiku tiek visam sekots, tad praktiski tas ir tāds veids, kā viņi seko, kā ārzemnieki pārvietojas. Kur tu esi, kā tu pārbrauc, kas tu esi un tāds. Un pirms kalnu pārējām ir obligāti kā policijas posteņi, teiksim, kad tu brauc iekšā. Jāapstājās, un tas policists ir arī glābējs. Viņš nosaka to tavu spēju uzbraukt kalnos un pasaka, vai tur var braukt vai nevar, lai viņam nav jāiet no savas domāšana labi rakstās. Tātad organizācija novēl jums laimīgu ceļojumu. Jā. Tātad nevis tādi skarbi armijnieki, bet mēs jums kā cienam un gribam labs ceļojumu. Jā, interesanti bija, ka viņiem ir uz ceļiem ir tādas zīmes izvietotas, kur tev visu laiku novēl labu garstāvokli, don't worry, be happy, brauc mierīgi, izbaudi ceļu. Un liekas, ka tur strādā viņiem štatā ir pieņemts dzejnieks, kas raksta tādas īstas dzejolīšas, lai tevi uzmundrinātu, lai tevi nomierinātu. Labi, tad cik liela bija tā kompānija un cik tālu jūs aizbraucāt? Mēs bijām 10 cilvēki, 10 motocikli un bija 2 vietējie, kas mums ar mašīnu pavadīja. Tur mans kaut kāds ir. Jā, paņem savus mantas līdzi, jo, protams, tie laika apstākļi mainās un viss sakraut sev mugursomās un somās līdzi. Var, bet ja ir pabraukt kāds līdzi, tad labāk sakrāmē, jo vieglāk braukt ir un nav apkrāmies ar mantām. Sākām tajā Lehā, mēs nācām pa ielējām, pa kalnu pārējām uz leju, uz dienvidiem. Tur bija 2 kalnu pārējas, 5000, kur mēs pirmo reizi uzbraucām augšā un, protams, elpot grūti, bet ar vietējiem vajag pafotografēties, sasveicināties un tā, padzīvo kādas 10-20 minūtes pa to augšu un, protams, jau laid lejā, jo pirmā dienā tas diezgan grūti ir. Tad katra kustība kaut kur pakāpt, gribās to fotografiju uztaisīt kaut kur tuvāk, paēj tos 3 soļus un saprot, ka apakaļ vairs netiec. Un ir grūti, jā, bet nē, bija ok. Un nobraucām, mēs nakšņojām gan tur vienā ielējā, kur bija, teiksim, tāds ciemats no saceltām bleķa mājiņām. Viņiem viss tāda arhitektūra interesanti, kad ir rāmīts ar skārdu, ar gofrēto skārdu apsists, un tad no iekšpuses kaut kādas gultiņas. Ļoti asketiski ir, jā, bet 400-300 palikt nav, kur jāpaliek tur, kur ir. Tur uz tiem komfortiem. Ja grib komforta ceļojumu, tad jābrauc citā virzienā, bet ja grib redzēt kaut ko maģisku lielu, tad tur var braukt. Te mēs esam sasnieguši to reāli pieejamo visaugstāko kalnu pāreju, kas ir brīvi pieejama motocikletistiem. Šī kalnu pāreja ir 5400. Tā ir oficiāli augstākā vieta, kur mocu uzbrauc pasaulē. Jā, kā pasaulē vēl viena pāreja kaut kāda ir Pakistānā un Indijā ir 5700, bet viņa militārā bāze. Tā pārēja un pāri tur nelaiž, uzbraukt var, nofotografēties var, bet jābrauc apakaļ un laiž tikai tad, kad ir ideāli laika apstākļi tur augšā. Lai neviens nepazūd tur migliņā vai neaiziet kaut ko fotografēt. Tad augstāk par šito būtību oficiāli grūti uzbraukt ar mocu. Jā, šī ir augstākā. Pārbraukt pāri. Jā, un tur bija tiešām daudz grupas, ļoti daudz motociklu brauca un bija padzīvojuši kungi, kuriem tas bija dzīves lielākais sasniegums un viņi tur tiešām bija ilgi gatavojušies un braukuši uz to visu. Kas attiecās uz sakariem, tad sakari tur ir... Vārdi pilnas debesis, kā mēs redzam. Internets tur ir. Internets tur ir un elektrība tur ir, bet elektrība bija tādiem pārāvumiem.
Elektriķis tur, protams, ir ekskluzīva profesija, jo tur jāatrod, kur katrs ciet vairāk. Izskatījās, ka elektriķis ir ar zirnekļiem kopā, viņš ir Spidermans. Vai viņš vienkārši vēl katreiz jaunu kā pārtrauks? Jā, viņš neorientējās, viņš vienkārši visu velk un viņi ir Spidermani. Bet sakari, teiksim, kā tādi ir ierobežoti. Eiropas sakari neiet kartes. Jāpērk vietējās. Jāpērk vietējās, vietējo var nopirkt ar pasi, bet arī nevienmēr. Un viņš arī neiet reģionos, un mēs pārsvarā no vietējiem ņēmām hotspotiņu vakarā, lai aizsūtītu ziņas kādiem savējiem, ka esam dzīvi veseli tikuši mājās un viss kārtībā. Interesanti lieta, kā dedzinā ugunskura, jo uguns tur ir retinājums skābeklis ļoti maz un ļoti grūti kaut ko aizdedzināt, un visu viņi mēģina aizdedzināt ar kādu petroleju vai vēl kaut ko, un beigās tas ugunskurs, ja viņu neuztur un nebužinā, viņš nemaz neizdeg līdz galam, viņš nodziest. Un... Oho! Nu, grūti ir tik lielā augstumā sasildīties pie ugunskura vai kaut ko iekurt pa to ugunskuru. Viņiem būtu baigiem meistariem jābūt būtībā iekurinātu čābīgos ugunskurus, viņi arī piešāvušies pie tā. Un arī man bija liels brīnums, kur viņi tur malku, droši vien tā malka gan bija vairāk kāda dēļ gali no būvniecības nekā tur jau koku riņķī nav. Bet nekāda govi sūda, ko dedzināt, nekā nav. Jā, govi sūda arī šajā apvidā pat nav govis, jā, tā teikt, govis. Tad ko viņi tur kurina? Ogles taču tās atur? Nu, bija ogles, kur mēs kurinājām, bija arī kaut kāda šāda dēļu gali, un tas tā kā tāds pakalpojums tev, 1 eiro stundā te ir ugunskurs kā pakalpojums. Tā kā pie mūsu pirts. Saņem vienkārši ugunskurs ir pakalpojums. Nu, viņš tur tāds grūti piedzīt, bet... Tad tur vēl ir tas neskartais sūrums un skarbums, un tur nekāda turisti apkārt beig nevazājās, ne? Turisti tur gan ir daudz, bet tur tas skarbums ir. Bet turisti viss ir močiem, ne? Jā, lielākais vairums ar močiem. Interesanti bija tas, ka mēs tajā 5-200 tajā pirmajā pārējā uzbraucām un atbrauca vesels. Nu, neteiksim, ka bars, bet kaut kādi 6-7 gabali velosipēdisti. Viņi bija velosipēdiem, tur tikuši augšā. Uz kābekļiem askā, vai? Jā, un tad mēs brīnījāmies, nu, ja mēs nevaram kājas pavilkt, kā viņi tur ar velosipēdiem. Bet nu, izstījās, ka viņi vietējie, kas droši vien zina, ko dara. Mēs tur pabraucām kādu gabaliņu lejā. Un no tās lielais, nu, tad tur mēs redzējām pāris, kur tur arī bija tā 4 nometušies un mēģināja elpu atgūt. Un kopējais tas dienu skaits un kilometru daudzums? Nu, kopējais kilometru daudzums mēs nobraucām 1050 km. Dienas braucām 9 kopā. Nu, tāds diezgan brašs loks bija, tad mēs nobraucām no tās Lehas uz dienvidiem, tad pagriezāmies uz Ķīnas pusi. Un tagad ar Ķīnas robežu pār pa visādām ielējām gar vietējiem ezeriem. Tur ir viens liels skaists ezers, kas ir uz Ķīnas robežas, un tad mēs tieši piebraucām klāt viņam un varēja redzēt, tā kā Ķīna, tie kalni pār pa ezeru, tā ir Ķīna. Un tagad ar to un pār pa vienu no pieejamajām lielajām pārējām 5-400, tad mēs nācām apakaļ uz to Lehu. Pagaid, cik augsts tad virs jūras līmeņa šis ezers? Tas ezers bija 4000, man liekas, ka 300. Tas vispār ir vēl kāds ezers tik augsts uz lopu? Tas skaitās vislielākais un visaugstākais ezers vispār pasaulē. Viņš ir 70 km iekšā Ķīnas pusē un kaut kādi 30-40 km Indijas pusē. Viņš tā kā dalās tā uz to pusi. Šis kungs mums bija kā... Tas sirmais, ne? Sirmais, jā. Blakām ir mans čoms, kurš klausās gudri viņa runu, bet šis kungs bija, kas mums organizēja to braucienu no iekšienes, kas pārzināja, ar ko sazināties. No ārienes mums to braucienu organizēja Jānis Kļaviņš no mūsu gala, bet šis kungs ir profesors Indijas vienā no pilsētas universitātēm. Viņš ir dizaina profesors, un viņš ir latvietis, kurš ceļo pa Indiju, bet viņš dzīvo tajā Indijā. Viņam indiešu sieva. Tas ir Indijas latvietis? Indijas latvietis, tīrs latvietis. Tīrs profesors. Tīrs profesors un brauc ar moci. Un brauc ar moci, un ļoti labi brauc ar moci, un daudz ir izceļojies to reģionu, un tāpēc mums bija liels prieks. Viņš zināja, kur braukt, kā braukt, pavadīja mums. Ļoti labi, ka Latvijas liels paldies. Aigars Liepiņš. Tie karodziņi, tās ir tās mantras, viņi tikai velk viņas virsū un nost neņem. Uz močiem arī jums tāds bija? Uz močiem mums arī bija, jā, jo tas tāds laba vēlējums, jo viņas tur viss... Tā ir kasko viņu. Jā, tas īstenībā ir tāds apdrošināšanas veids, jo ļoti mēs izbraucām ļoti veiksmīgi. Visi uzsējām karodziņus un mantras mums un neviens nenokrit. Izgāja cauri un palīdzēja. Jā.
Nu, močs liek, kur grib, mašīnas brauc visas rindiņā un krustām šķērsām, satiksme sarežģīta. Turistu daudz, ļoti daudz eiropiešu, kas dzīvo tur. Viņiem tur patīk dzīvot, ne? Jā, arī dzīvo, ceļo, un tādi bija arī ar mugursomām, kas staigā un tādi pa lieliem. Nu, tev ir dzīvoklis Parīzē, kur tu esi izīrējis mierīgi, kur dzīvot Indijā, ne? Droši, jā, tā finansiālā atdeve ir ļoti iespaidīga. Varbūt pat plusos. Jā, ja mēs rēķinām normāls viesnīcas numuriņš 20 eiro maksā. Normāls, es runāju, kur ir iekšā labierīcības, viss ar normālām gultām, tāds pa 7 eiro arī var dabūt. Nu, tā pa 200 eiro var noīrēt mājas mēnesi. Jā. Nu, tas, protams, tā galvenā centrālā iela, tur jau ņēgu, viss tirzniecība iet un cilvēki krustām šķērsām. Uzrakst daudz angliski. Kā redzam. Jā, interesanti bija tas, ka viņiem ir tas savs raksts, bet viņi, principā, visi runā angliski, visu to angļu koloniālisms tur ir palicis, un tāds te var redzēt, ka uz centrālās ielas gan krāsas tirgo, gan tepiķis, gan visādas brilles, un viss iet krustām šķērsā. Bet tādā robežas vietā, tā pasaulē, kurā viss mazliet mutuļo un dīdās, tur ar viņi kaut ko šauj viens uz otru, tur draudzīgi dzīvoši? Nu, nešauj, bet vispār tas ir ļoti militarizēts reģions, tur ir 200,000 karaspēks, uz katra soļa ir armija. Nu, arī tā armija ir labi, jo armijas dēļ tur visi tie ceļi ir nosvaltēti. Tāpēc var pabraukt normāli. Tā var pabraukt, jā, jo es skatījos vairākus video, tā kā teiks YouTube, kā tur ir ceļojuši, kas tur ir, un 5 gadu atpakaļ visi tie ceļi ir bijis grāns ceļi. Nu, un tie grāns ceļi, protams, ir smagiem lieliem akmeņiem, un jāsaka, ka, nu, tad uzreiz stipri īsāku gabalu var nobraukt, jo un arī tu nespēji izbaudīt pa tiem grānsceļiem. Tev jālūr uz bedrēm un akmeņiem. Lūr uz tām bedrēm, mēģina apbraukt un visu laiku skaties, kur, kas, kā, un tu jau vairs to aina un to apkārtējo mazāk izbaudi. Bet tas mērogs tam ceļam pret tiem kalniem, laikam, ir tāds, nu, citur, nu, nav tā, ka Itālijā būtu līdzīgi. Tur tie kalni ir lielāki un ceļš mazāk šeit. Nē, protams, viņi ir lieli, viņi ir maģiski lieli, un, teiksim tā, nu, es viņus brīžiem pat saucu par tādām mega lielām grānsčapām ar dažiem klīns gabaliem, bet viņi ir lielāki, bet jārēķinās arī, ka tu pats esi jau 3 līdz 4 km augstumā, un tad vēl virs tevīm ir 3 km kalnu. Tur līdz 8,000 bija, kur mēs tuvākais braucām, ko varēja smailes redzēt. Bet, ja jau tu esi augstāk, tad arī tas mērogs tik maģiski jau nav, ka Latvijā ieraudzīt 10 km kalnu un tad ārprāt pie jūras līmeņa. Nu, bet, jebkurā gadījumā, tas apjoms un mērogs ir fantastisks. Ir interesants fakts, ka viņiem nav jumtu. Jo tur 50 gadus nav lietus bijis. Tur jau 3. paudze, nezinu, priekš kam ir jumts. Jā, viņi nezina tādu, un tā, kad sāka līt, tad mums bija visas mājas pielījušas, un tās mājas bija pielījušas tā, matrači izmētāti. Un tad mēs pa tiem matračiem tā kā pa salām, lai varētu pārvietoties pa to istabu, jo istabu visu pludoja. Viņi gan jau vēl 50 gadus lietas nebūs matrači izžūs. Jā, nu, viņiem tā situācija laikam tāda. Uznāk ziema, uznāk sals, uznāk sniegs. Sniegs uzsnieg, bet sniegs nekūst. Normālā nozīmē sniegs izgaro. Tāpēc, ka savs gaiss. Ir retināts un savs gaiss, un viņš izgaro, un nekas nenonāk lejā. Sniegs bez peļķēm. Rīgā tādu vajadzētu, nebūtu jātīra ielas. Visiem ir komandas numuri. Jā, te mēs ejam ekskursijā. Nu, parasti mēs ceļojumā uztaisam arī kreklus tādas vienādas, jo tad to komandu zina. Un ja kāds kaut kur atpaliek vai kaut kur ir, tad viņš atpazīst savējos. Tu redzēji vīrieti zaļajā kreklā, tev viss ciems pastāst, kur viņš aizgāja. Jā, un vienmēr arī tas vietējais ļoti interesanti. Viņam interesē, kas tā tāda pa komandu. Viņš pienāk parunāties, un tā kā viņš pienāk parunāties, tad tu vienmēr vari parādīt, kas ir Indija, un tad viņš Latvija, kas ir Latvija. Tu parādi, kā uzraksts nāk. Tas krekls ir ļoti labs veids, kā uzsākt komunikāciju vietējiem un nepazaudēt savējos. Jā. Tā kā to var ieteikt. Un arī vēsturisks suvenīrs, teiksim, tāds, ka tu vari kā savu to. Un ja tev tajā grupā, piemēram, 5. ceļojums, tu esi 5 kreklu karalis tāds. Jā. Tad ir mājā uzkrāt krekli, un tu vari viņus pacelāt vai izkārt kaut kur pie slavas zāles. Jā, ļoti labi ideja. Ļoti labi. Un tas neko daudz arī nemaksā. Jā, un arī tas svešais vai teiksim, kāds cits, kas nav, viņš ļoti ātri atpazīst vārdus, kas ir kurš kāds, kuram iesaukt, un tā mēs. No, te nu bija tas viens mūks, bija iznācis ārā skatīties saulriet. Mūki ir, kā saka, svētījuši krokšus. Jā, galvenā.
Galvenais apģērba elements ir krokšķi mūkiem. Visi staigā krokšķi. Vienīgais, kas liecina, ka nav kaut kāds 12. gadsimts, tas, ka viņam ir brilles un krokšķi. Jā. Tā viņš saģērbies tieši tāpat, kā pirms 1000 gadiem nav starpības. Absolūti nemainīgs, jā. Šeit ir tādas ielejas, un tur lejā kreisā pusē var redzēt, kad ir kā tie serpantīni rāpjās augšā, un liekas jau, ka tu 2 stundas pa serpantīniem rāpies. Un šeit izskatās, ka nu jau mēs tuvojamies klāt tam kalnu pārējiem, bet ne, vēl stundu jābrauc pa serpantīniem. Nu, milzīgi tie kalni. Milzīgi kalni, milzīgi ceļi, un interesanti, kā viņi kop tos ceļus, viņi atved veselu baru ar cilvēkiem, un nav traktors, bet tie cilvēki ar rokām lasa akmeņus nost. Tad autobusi viņi ir izgudrojuši, bet traktoru nav izgudrojuši. Traktors ir vietām, bet traktors ir dārgs, bet cilvēku resursi ir pieejams, un visiem visiem jāizdomā darbu un tāds. Tas ir tas ezers, ļoti garš ezers, visaugstākais kalnos, viņam reāli ļoti maģiski zils ūdens ir. Un viņš gan rēķina atmosfēru tur ir plānāk nekā citur uz planētas. Gaisma vairāk. Gan no debesīm tas zilais, gan arī dienā, kad saule spīd, tad viņš tāds ļoti zils ūdens kalnos, bet viņš ir sālsūdens. Kā? Sālsūdens viņiem interesanti, viņiem tek spūstošs saldūdens no kalniem, un viņš tek cauri sāls iezim, un ietek ūdeni ezerā, viņš caur to sāls iezi vientuļākā jūra sasālinās, jā. Kas tu būtu domājis? Bet, kas trends doties tik skarbā ceļojumā? Tev elpas nav, silti nav, sapucēties baigi nevar, kafejnīcas, restorānu vakarā nav. Kur tur ir tas paķēriens? Jāredz pasauli. Dzīve iet uz priekšu, mēs te kā, lai sakam, mēs esam uz īsu brītiņu ieradušies, un ja mēs esam ieradušies, tad vajag apskatīt to pasauli. Mēs tāda kompānija esam izveidojusies. Teiksim, ceļojumu gaitā, kas ļoti labi sapas kopā, un tad mēs esam izceļojuši tur Grūzijas, Marokas, Kazahijas, Kirgīzijas, un tad tas tā kā drusku visu laiku paaugstinam latiņu un mēģinām aizbraukt kaut kur tālāk apskatīt. Labi, ko tu ieteikti tādam, kurš tagad mūs klausoties arī sapriecājas, man tik laidīšu, to var darīt tāds, kurš ir arī iesācies motobraukšanā, tur sākumā tomēr vajag Kirgīzijas, Grūzijas un Marokas izbraukt. Drusku vajag iemaņas, jā, protams, iemaņas vajag, jo arī tie augstkalni tev drusku ierobežo kaut kādu spēju domāt, reaģēt vai vēl kaut ko darīt. Tās iemaņas vajadzīgas, bet jāsaka, tā Indija un tas augstkalnu, visgrūtākais bija tas augstkalni, jo ceļi tur diezgan labi, infrastruktūra ir diezgan laba, visu var atrast arī kā ar vietējiem runājām un skatījāmies, ka to visu var atrast gan bookingos, gan visu. Nomu turpat uz vietas var dabūt, un tas tā Indija ir tiešām nav sevišķi dārga. Ja tiešām uzreiz grib braukt uz Indiju, var braukt arī uzreiz uz Indiju paskatīties. Vajag to veselību, bišķi kaut kā fiziski sev sagatavot. Ko, dārgie skatītāji, jums pietiek veselības, dūši braukt ar motociklu, padomēt, varbūt jābrauc nevis uz siltām zemēm, bet uz augstām zemēm. Tiekamies ar jums ātrumciltī LMTV televīzijā.